Globus. Reiz kāds puisītis Ziemassvētkos saņēma dāvanu. Spožā zīdpapīrā ietītu lielu globusu. Tētis to bija sagādājis, cerībā raisīt dēlā interesi par ģeogrāfiju. Un tā arī notika. Puikam patika lielā krāsainā bumba, kas smieklīgi griezās ap savu asi, ja to iekustināja. Viņam patika noskaidrot, kā saucas katrs no krāsainajiem laukumiņiem. Viņš sapņoja par tāliem ceļojumiem, kādos varētu doties kopā ar tēti uz Havaju salām, Namībijas tūkstnešiem vai Norvēģijas fjordiem. Globus atradās uz plaukta pie zēna gultas, un katru reizi uz to noskatoties, viņš nodomāja: tā ir mana mīļā pasaule. Kādu vakaru, kad puisīts jau bija aizmidis, tētis sakāroja atsvaicināt savus ģeogrāfijas zināšanas un devās uz puisīšu istabu. Tēvs paņēma globusu un klusi devās ārā, bet puika pēkšņi pamodies, pieslējās gultiņā sēdus un izbrīnīts vaicāja: tēti, ko tu domā darīt ar manu pasauli? Jāsaka, ka šis ir diezgan nopietns jautājums. Tiešām, ko mēs domājam darīt ar savu pasauli? Jaunā paudze bieži vien uzdod saviem vecākiem šo jautājumu. Bērnībā viņi dusmojas uz vecākiem, ka tie mēģina sakārtot viņu rotaļlietas. Tā taču bija rūķu māja, vai tu to nesaproti? Viņi saka, kad mēs esam novākuši istabas vidū sakrauto kluču kaudzīti. Paaugušies, tie uz mums dusmojas par aizliegumu iet uz vēlu vakara ballīti, sakot: ko tu jaucies manās lietās? Es taču jau esmu liels. Bet, kad bērni ir pieauguši, tie saprot, ka mūsu lielā skaistā pasaule arī ir neglābjami sabojāta. Un tad šis jautājums jau kļūst pavisam nopietns. Tēt, ko tu esi izdarījis ar manu pasauli? Mēs reizēm kļūdāmies audzinot savus bērnus un jaucot viņu iedomu pasaules. Bet pavisam noteikti mēs esam pieļāvuši neskaitāmas kļūdas, mēģinot ieviest kārtību īstajā pasaulē. Kari, terorisms, piesārņojums, apreibinošas vielas. Viss kopā rada neskaitāmas ciešanas, un tas viss uz šīs brīnišķīgi skaistās krāsainās bumbas, ko mēs saucam par savu pasauli. Interesanti, ko Dievs domā uz to lūkodamies? Patiesībā jau mēs zinām, ko. Arī viņš, gluži tāpat kā mazais puisītis, to mīl. Un ja mēs savos pasaules kārtības ieviešanas pasākumos paļautos uz viņu, tad atbildēt bērniem uz jautājumu, ko tu gribi darīt ar manu pasauli, būtu nesalīdzinām vieglāk. Mēs droši varētu teikt: neko sliktu, mīlulīt, neko sliktu.